Tagad parādīšu jums ļoti interesantu objektu Benidormā. Tātad mums ir ieejas durvis, apmēram kādi 25 kvadrātmetri forša istaba. Viņa ir apmēram 5 uz 5. Tas nozīmē, ka mēs teorētiski šeit te pa vidu varam sadalīt uz vienu guļamistabu, jo viņai būs šāds te balkona loks, un otrā pusē būs vēl viena istaba. Tātad mēs šeit teorētiski jau varam iegūt divas guļamistabas. Šeit ir ļoti saulains balkons. Viņš ir uz saulaino pusi. Šeit pat apakšā mums ir restorāni, bāri un cilvēki atpūšās. Balkons mums ir garāks. Un attiecīgi vēl vienai istabai ir šis te balkons. Parādīšu viņu nedaudz vēlāk. Aiz šīs te sienas mums ir sanmezgls. Tas nozīmē, ka viņu teorētiski, izvelkot vienu cauruli, šajā te stūrī var uztaisīt papildus sanmezglu, kas būs tā kā privāts priekš šīs te guļamistabas. Savukārt, tātad, kā es tev stāstīju, šeit aiz sienas mums ir sanmezgls, kuru mēs varam gan šo te atstāt priekš tām istabām, kurām nav sanmezgls, gan arī uztaisīt privāto. Un šeit ir šī istaba, kas ir arī ar balkonu, un šai istabai arī ir iespējams, teiksim, šāda te iebūvējuma skapja vietā uztaisīt vēl vienu sanmezglu. Tātad mums varētu būt šajā objektā jau divas guļamistabas ar saviem privātiem sanmezgliem, kas būtiski paaugstina klientu pieprasījumu pēc šādas te istabas. Tātad tagad mums ir vēl viena istaba, un arī šeit te blakus ir sanmezgls, kas nozīmētu, ka arī šai te istabai mēs varam iebūvējumā skapja vietā uztaisīt atsevišķu sanmezglu. Tātad mums jau būtu 3 istabas ar privātiem sanmezgliem. Lūk, un aiz šīs te sienas šeit mums atkal ir iebūvējums skapis, atkal ir istaba, kurai atkal mēs varam izveidot, šī jau būs 4. istaba ar savu privāto sanmezglu. Un šeit te mums ir tāds smuks dārziņš, tāda terasīte, kur var, piemēram, arī nolikt kādu velosipēdu vai būs kāds mazs dārziņš. Lūk, attiecīgi šeit te ir kondicionieris un ir skapis, bet šeit te varētu šo te istabu nedaudz pagarināt un šo te skapi pievienot arī tai istabai. Tā, un tagad mums vēl ir palikusi vēl viena istaba. Viņā arī ir ar logu uz šo te dārzu. Viņai gan nav iespējams nekādā veidā izveidot sanmezglu. Tātad mums sanāk, ka būs 2 istabas, kurām sanmezgls nebūs. Līdz ar to mums arī ir 2 tā kā sanmezgli, kurus mēs varēsim izmantot. Lūk, un tagad mēs būsim arī nonākuši virtuves zonā. Virtuves zonā mums ir šāds te neliels pieliekamais. Viņš arī iziet uz to pašu terasi. Protams, šeit var salikt veļas mašīnu, žāvētāju, visus, kas ir no saimnieciskām mantām. Tie, kas šeit dzīvos, un mums ir liela virtuve, tiešām liela, kur mums šie cilvēki, kas šeit uzturēsies, arī var brokstot, pusdienot. Tāpēc mēs varam pilnīgi visas istabas izmantot izīrēšanai. Te jums arī parādīšu šo te dārziņu.
Lūk, vieta leduskapim ir atrasta ļoti veiksmīgi. Lūk, un tātad mēs atkal esam šeit pie ieejas durvīm. Ja jums ir doma tieši par investīcijām, tad šis būs noteikti labs variants tieši izīrēšanai pa istabām, un attiecīgi šis dzīvoklis ļoti labi ļauj pārbūvēs iespējām. Dzīvoklis ir 160 kvadrātmetri un ļoti forši, kad ir abām pusēm ir vai nu šāds dārziņš neliels, vai nu šis te saulainais balkons. Ja jums vēl ir kādi jautājumi, droši man rakstiet.